Sveicieni jaunajā gadā. Jaunais gads iesācies ātri, likās tā lēni, 1. janvārs, jau ir kurš jau 4. Un tā uz priekšu aizvien, kā jau tas ir. Jaunais kalendārs jau mums ir pie sienas noteikti pielikts, un mēs redzam, ka arī kā tās dienas aizpildīsies, nezinām, bet ceram, ka šis gads būs labs. Cerība jau, protams, ir. Arī mūsu lūkšana par to ir, lai gads būtu labs, pildīts ar labiem notikumiem, un lai bēdas ir tālu no mums. Un vēl arī domājot par šo sanāksmi, kur ir Dievs? Dieva klātbūtne. Tā būs mūsu pārdomu tēma. Kur satikt to kungu? Kur lai viņš ir sastopams? Protams, gribētos jau redzēt viņu darbībā. Varbūt pat aktīvāk nekā tas varbūt ir redzams vai nojaušams, jo dažkārt, vērojot pasaules notikumus, vairāk tie velna darbi ir redzami un tie cilvēki, kas dara ļaunu, par tiem daudz runā un stāsta. Bet kur tas kungs ir redzams, līdzīgi kā dziesminieks bija 18. psalmā rakstījis: savās bailēs es piesaucu to kungu un brēcu pēc sava dieva. Viņš sadzirdēja manu balsi savā pilī, un mana brēkšana nāca viņa ausīs. Zeme līgojās un drebēja, un kalnu pamati trīcēja. Tie grīļojās viņa bardzības priekšā, dūmi nāca no viņa nāsīm, un uguns liesmas no viņa mutes. Kvēlojošas ogles kā zibeņi dzirkstēja no viņa. Viņš pielieca debesis un pats nolaidās zemē, un tumsa bija zem viņa kājām. Šāds apraksts diezgan tāds grūti iztēlojamies, kā tas varētu būt, bet Bībelē viņš ir, šis psalms un šie panti. Un dažreiz, kad ir kaut kādi tādi grūti brīži vai arī tādi nepatīkami notikumi, tad kaut kur dažreiz arī gribētos, lai tas piepildītos, tas, ko šeit mēs arī lasām, lai tad Dievs tiešām nāk un ievieš kārtību un taisnību, bet nevienmēr ir gluži tā, kā mēs to iztēlojamies. Ir tāds angļu rakstnieks, uzvārds viņam, te jūs redzat viņu priekšā, viņu izrunā kā Wrights. Grāmatā Simply Christian viņš piemin tādu lietu, ka dažkārt cilvēki, domājot arī par Dieva klātbūtni, un kādā veidā tad Dievs varētu nākt palīgā, īstenot savu taisnību un savu vārdu, ka viņš šīs vietas nosauc angļu valodas tulkojot plānā vieta, jeb vieta, kur šī debesu realitāte sanāk kopā ar zemes realitāti, vieta, kur Dievs ir sastopams. Bībelē ir vairākas šādas, ja tā var teikt, plānās vietas ir pieminētas, kur cilvēki ir to piedzīvojuši, nevis tāpēc, ka viņi būtu to nopelnījuši, vai arī, ka viņi būtu kaut kur labāki par citiem, taisnāki, vai Dievs viņiem tā kā balvu būtu to iedevis. Nē, bet vienkārši ir aprakstītas šīs vietas, kur Dievs ir satikts, un tās tiešām varētu nosaukt arī par šīm plānām vietām pēc šī rakstnieka Wrighta domām. Piemēram, Mūzus, kur viņš satika to kungu pie degošā krūma. Viennozīmīgi tā ir šī vieta, kur tas kungs ir sastapts. Vai arī, kur Dieva klātbūtne bija mākoņu stabā dienā un uguns stabā naktī, kur Dievs vadīja Izraēļu tautu tuksnesī, tā arī bija šāda vieta. Vai arī, kur Mūzus kāpa Sinai kalnā, un tur arī viņš redzēja gan Dievu no mugurpuses, gan arī Dieva balsis, un tur saņēma baušļus un norādes. Pravietis Ēlija, kur arī uguns nāca uz altāra, un tā bija arī tāda kā zīme Dieva klātbūtnei. Un turpat tās ir pēc tam šeit stāstā tas pats pravietis Elija, kad viņš bēga un nonāca pie Horeba kalna,
Tad tur arī bija zemestrīce un vējš un uguns, bet Dievs nebija ne tajā zemestrīcē, ne tajā vējā, ne tajā ugunī, bet Dievs bija klusajā balsī. Un viņš to apraksta kā piedzīvojumu ar Dieva klātbūtni, kur ir sastapts tas kungs. Nu, un, protams, Izraēļas svētnīca, tā arī bija vieta, kur Dievs mēdza atklāties, kur viņu varēja sastapt. Kur tagad būtu šādas vietas? Ja mēs domājam par šo vietu, dievnamu, varbūt kāds ir arī sastapis personiski šeit to kungu un var to arī pastāstīt. Kaut gan vairāk tas ir tā kā ticības jautājums. Mēs te atnākam, mēs te lūdzam, mēs te klausāmies, piedalāmies, bet ja mums tā uzdot, ja tieši jautājumi, vai ir sastaps tas kungs, tad tas vairāk ir tā kā atbilde ticībā. Jā, ticībā mēs šeit to kungu sastopam, un vēl jau vairāk, kad mēs domājam par piemiņas mielastu, tas arī ir ticības jautājums, kur ir sastapts tas kungs, kur kungs ir bijis mūsu vidū. Mateja evaņģēlijs noslēdzās ar šādu skaistu apsolījumu, kur Kristus teica: un redzēs, esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tas nozīmē, katru dienu kungs ir apsolījis būt kopā ar saviem ļaudīm, tiem, kas, tur ir paskaidrots, kas liecina Jēzus mācību un dara mācekļus. Tātad citiem iemāca Kristus vārdus, tātad pie šiem viņš ir apsolījis būt ikdienas līdz pasaules galam. Tāpatās arī, kad mēs domājam par Kristus otro atnākšanu, ir dažādi šie zīmējumi. Šis ir viens no attēliem, kā mākslinieki iztēlojās, kā tas varētu būt, lai gan neviens īsti nezina, kā tas būtu uzzīmējams un kā tas izskatīsies. Visticamāk, tā kā mēs redzam šajā attēlā, tas nebūs, tas būs kaut kā savādāk. Bet ir interesanti, ka pats vārds apokalipse, tas ir sengrieķu vārds, un tā saucās arī Jāņa atklāsmes grāmata. Tā arī ir, šī ir apokalipse, jeb apslēptā darīšana redzama. Bieži vien ar šo vārdu apzīmē kaut kur pasaules galu, kaut kādas katastrofas, kataklizmas, vēl visu kaut ko tādu. Bet apokalipses burtiskais tulkojums ir tas, kas bijis apslēpts, tapis redzams. Šī iemesla dēļ vecajā Glika tulkojumā atklāsmes grāmata sauc parādīšanas grāmata. Jo lūk, kungs parādās, top redzams. Tas ir nozīme šim vārdām apokalipse. Nevelti arī šī iezīme parādās arī kaut kur jaunās derības, arī rakstvietās, piemēram, šajā 1. Pētera 1. nodaļā no 6 līdz 7, tur ir rakstīts: tad jūs līksmosieties. Tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Te tas interesantais, ka nevis atnāks, it kā viņš būtu kaut kur prom, viņam no kaut kurienes jāatnāk, bet parādīsies, jo ir tas apsolījums, un redzēs, esmu pie jums ikdienas. Tas taps redzams. Kristus parādīsies. Te ir tā interesantā iezīme, ka vienlaikus ar Kristus otro atnākšanu ir arī viņa parādīšanās. Piemēram, vēl rakstvieti, 2. Tesaloniķiešiem 1 no 6 līdz 7. Jo tāda ir Dieva taisnība, ka viņš jūsu spaidītājiem atmaksā ar spaidiem, bet jums, kam jācieš ar atpestīšanu, kopā ar mums, kad kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar savas varenības eņģeļiem uguns liesmās. Te atkal ir uzsvērts, parādīsies. Tas ir tāda interesanta iezīme, tieši kur tas kungs tiek sastapts. Protams, vēl ir šādas vietas, kur kungs ir sastapts, ir arī svētajos rakstos, piemēram, kur tie 2 mācekļi gāja uz Emavas pilsētiņu, un viņu starpā parādās Kristus. Viņi neatpazina.
Sarunājās, Jēzus ar viņiem runāja par rakstiem, un kad maizi lauza, tajā brīdī mācekļi saprata, ka tas ir Kristus. Apskaidrošanas kalns, arī tas bija tāda īpaša vieta, kur arī tas kungs ir redzēts neparastā veidā. Marija Nāceretē arī bija sastapusi to kungu, ja precīzāk eņģelis nāca, kunga vēstnesis, pie viņas ar īpašu svarīgu ziņu, ka lūk no viņas izcelsies tās, pa kuru ir pravietojumos rakstīts. Jā, ir šīs vietas Bībelē aprakstītas un pieminētas, kur satiekās tā kā debesis un zeme, un kaut kur lasot arī šīs rakstvietas, arī tā iedomājamies arī mēs, kur varētu arī mūsu dzīvē būt šīs plānās vietas, ja vieta, kur ir sastapts tas kungs. 1. Mūzes grāmatā, 28. nodaļā, Jēkabs apraksta savu sapni, un Jēkabs uzmodās no miega un sacīja, tiešām tas kungs ir šī vietā, bet es to nezināju. Un viņam kļuva bail, un tas sacīja, cik bijājām ir šī vieta, te tiešām ir Dieva nams, un šeit ir debesu vārti. Tas bija Bētelē, tur, kur viņš bēgot no sava brāļa devās pie sava radinieka, lai tur strādātu un arī atrastu līgavu. Lūk, pa ceļām viņš redzēja šīs debesu kāpnes, kur viņš atzina, ka viņš to nezināja, ka tie ir tas kungs. Dažreiz varbūt arī mums ir tā līdzīgi, ka ir tā ikdienišķās tās notikumi vai diena un nakts mainās, kalendāra dienas mainās, bet te ir tas kungs šī vietā. Bet es to nezināju, to nepamanīju. Tā kunga klātbūtne. To varbūt nav tik daudz jautājums par to, cik mēs to paši apjaušam, bet gan cik tas tiek uztverts. Mateja 18. nodaļā 20. pāns ir, kur to kungu var sastapt. Jo kur 2 vai 3 ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Jā, šos vārdus sacījis ir Kristus. Vai arī apustuļu darbos 17. nodaļā viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tiem meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast, jebšu viņš nav tālu nevienam no mums. Nav tālu. Dažreiz varbūt ir sajūtas, ka liekas, viņš ir tālu kaut kur, tur, varbūt Indijā vai Āfrikā, kur tie lielie pulki atgriežās, varbūt, ka tur viņš darbojas vairāk. Bet te ir teikts, viņš nav tālu nevienam no mums. Apjaust Kristus klātbūtni, tas ir ticības uzdevums. Jāņa 14. nodaļā ir šādi vārdi. Kristus teica, es jūs neatstāšu bāriņus, bet nākšu pie jums. Vēl tikai mazu brīdi, un pasaule manis vairs neredzēs. Bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju, un jums būs dzīvota. Jūs mani redzēsiet. Tas atkal ir ticības jautājums, jo ir interesanti, ka pēc augšām celšanās Kristus viņš bija kādas 40 dienas līdz debesu braukšanai, bet viņu sastapa tikai mācekļi. Nebija tā, ka pēc augšām celšanās viņš tur atnāca pie Pilāta vai pie farizējiem un teica, hei, es esmu augšām cēlies. Nē, tas nenotika. Viņu sastapa tikai mācekļi. Kā šeit pie Galilejas ezera, kā tas ir atkal mākslinieka attēlots. Vai arī augšistabiņā, kur Kristus nāca viņu vidū aiz aizslēgtām durvīm un sacīja, miers ar jums. Jā, Dieva klātbūtne bieži vien ir kā pārsteigums. Bet atkal no otras puses, kungs ir pārsteigts, kā jūs negaidījāt. Es taču esmu ar jums, jūs to nezinājāt. Nē, mēs zinājām, jā, bet ir vienmēr kaut kādi bet. Kungs ir apsolījis mūs neatstāt bāriņus un būt
ar mums kopā. Un arī, kad mēs domājam par Kristus otro atnākšanu, tas nenozīmē, ka viņš ir kaut kur tālumā. Nē, viņš ir apsolījis būt ar saviem ļaudīm ikdienas līdz pasaules galam. Atklāsums 22. nodaļā ir šie vārdi: redzēs nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Jā, ir arī nākšana, protams. Nav tikai pēkšņi parādīšanās, ir arī šis nākšanas moments, arī ietilps, bet viņš nāk kaut kur vienlaikus. Gan Kristus otrā atnākšana, gan arī parādīšanās. 1. Jāņa vēstulē šie vārdi: un tagad, bērniņi, palieciet viņā, lai kad viņš parādīsies, mums būtu drošs prāts un mēs viņam atnākot nepaliktu kaunā. Redziet, tajā pat abi šie vārdi ir vienā pantā iekšā. Gan parādīšanās, gan arī atnākšana. Tie kā sinonīmi ir izmantoti šeit. Kur mums sastapt to kungu? Tā ir lūkšana. Tā ir ilgas pēc tā, lai kungs būtu līdzās. Tad to var tiešām nosaukt par savu veidu plāno vietu. Un jāsaka kaut tā, ka katram tas ir kaut kā savādāk. To var arī nojaust kaut vai šajās grāmatās, kas ir jau kļuvusi par tādu sēriju, 5 grāmatas jau, liecību grāmata, kur katrs padalās ar savu redzējumu, kur viņš sastapis ir to kungu, kā tas ir noticis. Var šos stāstus lasīt un teikt, tam cilvēkam bija šādi, tam otram bija kaut kā šādi. Ir kādi stāsti, kas varbūt pat pilnībā neuzrunā nekādīgi, un liekas, tur tas stāsts, tur tāds viņš ir. Bet redziet, te ir līdzīgi kā ar tiem mācekļiem. Kristu sastapa tikai mācekļi pēc augšām celšanās. Tā arī šeit. Katram tas ir individuāli, kā viņš ir sastapis to kungu. Un tas ir nozīmīgi tikai šim konkrētam cilvēkam. Viņš jau var padalīties, viņš jau var stāstīt par to, bet citi atkal klausās un viņi saka, varbūt interesants tas stāsts, varbūt mazāk interesants, bet ne jau interesantuma dēļ Kristus parādās, vai Dievs savu klātbūtni atklāja kādam. Tas nenotiek ziņkārības pēc, vai lai būtu interesanti, lai nebūtu garlaicīgi. Nē, tā tas tā nenotiek. Bet kungs parādās noteiktās tādās krustpunktos, sastopot cilvēku un pieskaroties vieši viņa jautājumam. Un tas cilvēks var teikt, jā, tas kungs bija šeit. Es to nezināju, bet lūk, viņš uzrunāja, atbildēja un bija tur, kur viņš sastapts. Jā, Dieva klātbūtne, kur to var atrast? Dieva klātbūtne var atrast tur, kur tiek glābts pazudušais. To arī daudzi ir apliecinājuši, ka viņi ir izjutuši īpašu Dievu vadību, nevis kaut kādā klusā miera stūrītī, bet gan, kad viņš ir devies cilvēku atrast un izglābt. Grāmatu izplatītāji arī stāsta šādus sajūtas, ka viņi ir piedzīvojuši. To stāsta tie, kas ir apmeklēti cilvēkus un ir spējuši ar viņiem kopā aizlūgt un arī viņus iedrošināt. Viņi ir izjutuši Dievu klātbūtni. Tā ir tā vieta. Ja mēs ilgojamies pēc šīs Dieva klātbūtnes, tā ir lūk šeit. To var sastapt. Dieva klātbūtne ir arī sastapta tur, kur tiek darīti mācekļi, kur tu esi kādam stāstījis, un viņš ir to uzņēmis, un viņš ir arī veidojies par Kristus sekotāju. Arī tur tiek šī klātbūtne piedzīvota. Un Dieva klātbūtne, protams, tur, kur tiek nesta cerība. Arī to apliecinājuši ir daudzi, ka viņi sastapuši to kungu tieši šajā momentā. Vai tās ir arī mūsu piedzīvojums jaunajā gadā ieejot, sastapt to kungu, būt kopā ar viņu katru dienu, kā viņš to ir arī apsolījis. Un tāpēc mums arī ir piemiņas mielasts, te jūs redzat arī kājmazgāšanās aina, kāda tā ir mākslinieka iztēlota,
Kājmazgāšana, tā arī ir vieta, kur sastapt to kungu, sekojot viņa paraugam un piemēram. Un, protams, pats piemiņas mielasts, tā arī ir ticības jautājums. Nevelti pie piemiņas mielasta ir aizrādījums, lai katrs pielūko, kā viņš no šīs maizes ēd un no šī kausa dzer. Jo bez kunga apziņas, bez kunga klātbūtnes, tieksmes pēc šīs kunga klātbūtnes, tas ir vienkārši tad ir ēdienu uzņemšana, bet tā tas nav. Tas ir atgādinājums un norāde uz kunga klātbūtni. Lai to piedzīvojam arī šodien. Lai Dievs mūs svētī, lai par to domājam. Lai Dievs ir klātesošs un vada mūs tālāk. Bet pirms pārējām pie kājmazgāšanas, sekojot Kristus paraugām, es aicinātu, ka mēs pieceltos kājās lūgšanā. Dzīvais, labais Dievs, Tev pateicamies par apsolījumiem, par Tavu klātbūtni, par Tavu vadību. Un lūdzam, kungs, lai Tu arī šo gadu, katru dienu piepildi ar labiem darbiem, labiem notikumiem, ar svētīgiem darbiem, kurus varētu Tu caur mums, caur Tavu garu arī paveikt. Lūdzam Tev, debes Dievs, lai esam brīvi no visa grēka, no visa ļauna, un esam derīgi kā mācekļi un arī tādi, kas spējam citus darīt par mācekļiem. Lai piedzīvojuši Tavu klātbūtni, arī varam par to liecināt un dāvā mums šo svētību šodien. Uzticamies Tev, Tavās rokās vēlamies būt un svētī, kad mēs ņemsim dalību pie kājmazgāšanas un arī pie piemiņas mielasta Jēzus Kristus vārdā. Āmen.